Zināt, kāda ir visvientuļākā sajūta pasaulē? Tā nav fiziska vientulība, kad sēdi viens pats tukšā istabā. Nē, tā ir sajūta, kad tu stāvi gaišā, trokšņainā telpā, kas pilna ar cilvēkiem, kurus tu no visas sirds uzskati par savējiem, bet viņi, izdzirdot tavu uzvārdu, pēkšņi sāk skatīties uz tevi kā uz svešinieku. Vai vēl ļaunāk, kā uz potenciālu draudu. Un tad tu aizbrauc pie savas asinsradniecības, pie cilvēkiem, ar kuriem esi audzis, un viņi skatās uz tevi ar naidu, saucot par nodevēju. Es esmu Krievs, Latvijas pilsonis. Man ir 48 gadi, un šī ir mana valsts. Vienīgā dzimtene, kas man jebkad ir bijusi. Taču katru mīļu dienu es dzīvoju stāvoklī, ko var raksturot tikai ar vienu frāzi, starp diviem ugunskuriem, kas lēnām, bet neatlaidīgi dedzina manu dvēseli. To, ko es jums tagad pateikšu, es nekad neuzdrošinātos pateikt savā darba vietā Rīgas centrā vai ģimenes vakariņās Latgalē. Bet man ir apnicis klusēt. Ja jūs patiešām gribat saprast, kas notiek to cilvēku pratos, kuri ir pilnībā integrējušies, bet joprojām netiek pieņemti, lūdzu, noklausieties šo stāstu līdz galam. Esmu dzimis un audzis dziļos padomju laikos, pašos Latvijas dienvidu austrumos Latgale, konkrētāk Daugavpila. Ja jūs zināt šo reģionu, jūs saprotat, par ko es runāju. Mana bērnība pagāja absolūtā, hermetiskā krievalodīgā burbulā. 80. un pat 90. gados Daugavpil dzirdēt latviešu valodu uz ielas bija retums. Tas bija kā izdzirdēt eksotisku putnu dziedam betona. Mani vecāki, mani vecvecāki, mani draugi pagalma, pārdevējās veikalos, visi runāja tikai un vienīgi krieviski. Man nebija nekāda naida pret latviešiem, man vienkārši nebija nekādas saskarsmes ar viņiem. Mēs dzīvojam vienā geogrāfiskā teritorijā, bet divas pilnīgi paralēlas pasaules. Taču jau pusaudža gados, kad Latvija atguva neatkarību, es pateicu vienu lietu. Šis ir mana valsts. Ja es gribu šeit kaut ko sasniegt, ja es gribu būt pilnvērtīgs šīs sabiedrības loceklis, man ir jāparauj šīs burbulis. Es saku mācīties latviešu valodu kā apsests. Es lasāju grāmatas, kuras sakuma nesapratu. Es klausājos latviešu radio, es lauzāju savu meli, mēģinot izrunāt garos patskanus un makstināju mazāmies tā, lai neviens nevarētu pateikt, ka mana dzimta valoda ir cita. Tas nebija viegli. 20 gadu vecumā es devos studēt latviešu valodā. Tā bija mana apzināta izvēle. Es ieguvu izglītību, es noliku visus nepieciešamos eksāmenus, es kļuvu par Latvijas pilsoni nevis tāpēc, ka man to uzdāvināja, bet tāpēc, ka es to izcīņoju ar savu darbu un sviedriem. Un ziniet ko? Es runāju latviski bez mazākā akcenta. 100% gadījumu patalruni cilvēki domā, ka runā ar latvieti, kura saknes iestiepjas dziļos kurzemes vai vidzemes mežos. Es zinu latviešu kultūru, es zinu vēsturi, es saprotu jūsu sapes un jūsu tautas tragēdijas. Vairāk nekā 20 gadus es strādāju valsts pārvaldē. Es esmu valsts iestādes darbinieks, kas katru dienu pieņem lēmumus Latvijas sabiedrības labā. Šķiet, ka tas ir veiksmes stāsts, vai ne? Integrācijas paraugs, ko politiķi varētu likt uz žurnālu vakiem, bet realitāte ir daudz drūmākā. Sāksim ar pirmo uguni, kurā es degu. Mani paša asinsradinieki, mani bērnības draugi no Latgales, kad 2022. gadā sākās pilna mēroga karš Ukrainā, mana ģimene un pazinulo, ka notika tektonisks lūzums. Es kopš pirmās dienas atklāti un asodžu Krievijas agresiju. Manā prātā nebija un nav nevienas pelēkas zonas. Ir agresors un ir upuris, ir slepkavas un ir tie, kuri aizstāv savas mājas. Kad es to pateicu skali, sežot pie ģimenes galda Daugavpilā, iestājas kā paklusums. Es joprojām atceros, ka viens no maniem tuviem radiniekiem, cilvēks, kurš mani pazīst kopš bērnības, paskatās uz mani ar tādām acīm, it kā es būtu nu pat nozadzījis viņam kaut ko svetu. Tu esi nodevējs, viņš man pateica tieši
aci īs. Tu esi pārdevies viņiem. Tu esi aizmirsis savas saknes, savu valodu, savus cilvēkus. Tu tagad esi liels kungs Rega, un mēs tev esam tikai atkritumi. Vai jūs varat iedomāties, ka tas sap, man nākas saraut saites ar cilvēkiem, ar kuriem esmu kopā spēlējis futbolu puteklainos Daugavpils pagalmos. Es atbalstu skolu paredžu uzmācībām tikai un vienīgi latviešu valodā, jo es zinu no savas paša rūgtas pieredzes, ka divkopienu valsts ir bumba ar laika degli. Kad es to saku saviem krievvalod gadžiem, pazīnam, viņi mani ienest. Viņi uzskata, ka es palādzu iznācināt viņu identitāti. Es viņiem skaidroju, nē, malie, es palādzu jūsu bērniem nekļūt par otras šķīras pilsoniem sava pašu valsts. Es gribu, lai jūsu bērni var strādāt ministrijās, vadīt lielus uzņēmumus, nevis justies apdalēti, jo nespēj uzrakstīt oficiālu vēstuli valsts valodā, bet viņi nedzird. Viņi skatās Krievijas televīzijas, atliekas internetā, viņi dzīvo aizvainojumā, un es viņiem esmu kļuvis par ienaidnieku numur 1, par mankurtu, cilvēku bez atmiņas un goda. Tā ir mana ikdiena no vienas puses, nepārtraukts spiediens un naids no cilvēkiem, kas runā manā dzimtajā valodā. Bet tad es atgriežos Rīgā, es izēžu cauri savas darba vietas stikla durvīm. Es esmu latviska vide, šeit man vajadzētu justies kā savējam, vai ne? Es taču daru visu to, ko no manis prasa Latvijas valsts un latviešu sabiedrība. Es esmu loģāls, es maksāju milzīgus nodokļus, es strādāju valsts labā, es aizstāvu latviešu valodu. Un tomēr, šis noladētājs tomēr. Rīgā, latviešu kolektīvā, es katru dienu atduros pret neredzamu, bet dzelžainu barjeru. Tas notiek pavisam nemanami, bet, ja tev ir smalka uztvere, tu to jūti līdz kaulu smadzenēm. Sākumā viss ir lieliski, mēs runājam par projektiem, mēs smaidam, mēs esam profesionāli, es runāju savā nevainojamajā latviešu valodā, bet tad pienāk brīdis, kad jaunajam kolēģim vai sadarbības partnerim ir jāuzzina mans vārds un uzvārds. Brīd, kad izskan mans pilnīgi krieviskais uzvārds, ar visiem tipiskākajiem izskanu burtu savienojumiem, es redzu to mikroekspresiju viņu sejās. Tas aizņem tikai milisekundi. Acis mazliet sašaurinās, smaids kļūst par 1 milimetru vesaks, stāja parādās tāda viegla, gandrīz nemanāma piesardzība. Es uzreiz tieku ielikts kastē. Es vairs neesmu vienkārši mūsu foršais kolēģis. Es pēkšņi esmu krievs, no kura jāuzmanās. Ļaujiet man izstāstīt vienu konkrētu situāciju, kas notika pirms aptuveni gada, bet kuras atstāta mana dvēsele asino joprojām. Tas bija iestādes Ziemassvētku pasākums. Laba atmosfēra, skaista muzika, glāzes skan, cilvēki ir atslabinājušies. Es stāvēju pie galda un sarunājos ar vienu augstākā līmeņa vadītāju. Latvieti, ļoti izglītotu, inteligentu cilvēku, kuru es vienmēr biju ļoti cienījis. Mēs sākām runāt par geopolitiku, par karu, par sabiedrības šķelšanos. Es, protams, izteicu savu stingro prolatvisku un proukrainisku nostāju. Viņš klausījās, malkoja vīnu, tad uzlika roku man uz pleca, pasmaidīja ar tādu tevišķīgu, nedaudz aizbildniecisku sejas izteiksmi un teica vārdus, kurus es nekad neaizmiršu. Viņš teica, Ineso, esi labais krievs. Tu nesi tāds, ka tie citi tur, tu esi normāls. Viņš domāja, ka izsaka man komplimentu. Viņš tiešām no visas sirds domāja, ka mani uzslavē. Bet tajā brīdī es sajūtu fizisku nelabumu. Tas bija tik pazemojoši, tik dziļi aizvainojoši, ka man vajadzēja sakost zobus, lai nepagrieztos un neaizietu prom. Ko šī fraze patiesībā nozīmē? Padomājiet par to.
Tas nozīmē, ka pēc noklusēžumā savas izcelsmes un tautības dēļ es esmu uzskatāms par sliktu, par ienaidnieku, par problēmu. Un tikai pateicoties maniem milzīgajiem pūliņiem, tikai tāpēc, ka es lekāžu cauri uguns rinkiem, lai pierādītu savu lojalitāti, es esmu nopelnījis izņēmuma statusu. Es esmu izpelnījis atlaužu sēdēt pie jūsu galda. Man pateika, tu esi krančetis, bet mēs tevi neklapēsim, jo tu smuki dod kepu un riej uz tiem, uz kuriem mēs tev liekam riet. Tādā vakarā es atbraukšu maģas un ilgi skatāžos spogulei. Man ir 48 gadi. Gandrīz 30 gadus savas apzinātās dzīves es esmu veltījis tam, lai būtu noderīgs šai valstī. Bet man joprojām katru dienu no jauna ir jāpierāda, ka es neesmu kamielis. Ja latvietis darbā izdara kļūdu vai pasaka kaut ko muļķīgu, viņš ir vienkārši muļķis vai nekompetents darbinieks. Ja es, cilvēks ar krievu uzvārdu, izteikšu kritisku piezīmi par valdības lēmumu vai kādu politisko procesu, es zinu, kas sekos. Aiz mugure saksies čuksti. Nu ja, ko gan no vina var gaidīt. Asinis jau nav ūdens. Piekta kolonna. Esmu tik loti, tik neaprakstami no guris no šīs nepārtrauktas attaisnošanas. Man visu laiku ir jāģūtas vainīgam par lietām, kuras es neesmu darūģis. Man ir jātaisnojas par Putinu, kaut gan es viņu ienīstu vairāk nekā daudzi no jums. Man ir jātaisnojas par padomju okupāciju, kaut gan tad, kad tanki iebrauc arga, mani vecāki vēl nebija pat plānoti, un es pats piedzimu daudz vēlāk. Man ir jānes atbildība par katru piedzerušos planpratinu, kurš devet. Maija pie pieminekla blava imperialistisku sauklus. Kāpēc? Kāpēc jūs uzvēlat man šo kolektīvo vainu? Vai jūs saprotat, ko tas nodara cilvēka psihei, ja viņš savu valsti mīl, bet valsts viņam nepārtraukti atgādina, ka viņš te ir tikai pieciests ciemiņš. Un tad ir šie stereotipi par Latgali un Daugavpili, kas mani vienkārši dzen traku. Rgas un Kurzemes iedzīvotāji, liela daļa no viņiem, Daugavpil nav bijuši gadu desmitiem, bet viņi visi zina, kas tur notiek. Viņi ir pārliecināti, ka visi Daugavpils krievi ir slepti separatisti, kuri guļ un sapno par to, ka sagaidāt Krievijas tankus ar ziediem. Tas ir absolūts indeksmats. Ja es neniekšu, tur ir radikāla, skaliblaujoša minoritāte. Tur ir veci cilvēki, kas dzīvo nostalgijā pēc 10 par 22 kapeikam. Bet lielākā daļa, absolūtais vairākums manas paudzes un jaunāku cilvēku grib vienkārši mierīgi dzīvot, strādāt un audzināt bērnus Eiropas Savienībā. Viņi redz, kas notiek aiz robežas. Viņi negrib ne karu, ne iznačību. Bet, kad no Rigas nepārtraukti skan pārmetumi, ka Latgale ir nodevēju pereklis, kad valsts medijos mūs zmeka briesmonus, ko jūs panākat. Jūs paši atsvešināt šos cilvēkus. Ja cilvēkam 100 reizes dienā saka, ka viņš ir cuka, viņš galu galā sāks rukšķēt. Es saprotu latviešu tautas traumu, ticiet man, es to ļoti labi saprotu. Izsūtšanas, represijas, mēģinājumi iznīcināt valodu un kultūru, tas ir retas, kas tik ātri nesadzest. Man ir empātija pret šīm sapēm, bet es lūdzu jūs saprast arī manu pusi. Es neesmu vainīgs pie jūsu vekvekaku ciešanām. Es neizvēlēšos, kāda ģimene man piedzimst un kāda būs mana dzimta valoda, bet es izvēlēšos savu valsti, es izvēlēšos būt par Latvijas pilsoni, es izvēlēšos kalpot šai valstī. Kāpēc latvieši tik spītīgi atgrūž tos, kuri no visas sirds stāv viņu puse, es zinu desmitiem, ne simtiem tādu krievu kā es. Jaunus profesionālus, skolotājus, inženierus, ārstus, karavērus. Ja mums Latvijas armijā un zemesardze ir daudz puišu un meitenu ar krievu uzvārdiem. Viņi ir gatavi atdot savu dzīvību pār šo zemi.
bet ar viņu civilajā dzīve saskaras ar šo pašu neusticību. Kāpēc jūs paši zagējat zaru, uz kura sēžat? Kādēļ jums ir vajadzīgs, lai mēs justos kā svešinieki? Vai jums tiešām ir tik daudz cilvēku šajā valstī, ka jūs varat atļauties izšķiest mūsu lojalitāti un patriotismu? Dažreiz man gribas vienkārši padoties, aizbraukt uz kādu citu Eiropas valsti, kur neviens neskatīsies uz manu pasi un uzvārdu ar aizdomām, kur es būšu vienkārši cilvēks no Eiropas austrumiem, un neviens no manis neprasīs nepārtrauktus lojalitātes pierādījumus. Bet es nebraukšu, jo es nesmu glevulis, un es neatdošu savu valsti ne tiem radikāliem, kas grib mūs atvilkt atpakaļ Krievijas impērijā, ne tiem nacionalistiem, kuri grib mani izsviest no manām mājām manas etniskās izcelsmes dēļ. Es gribu, lai šodien katrs, kurš šo klausās, īpaši latvieši, saprot vienu būtisku lietu. Krievu valoda Latvijā nav obligāti ienaidnieka valoda. Jā, to izmanto ienaidnieka propaganda, bet valoda pati par sevi nešauj un nenogalina. Cilvēka uzvārds nenosaka viņa sirdi. Ir krievi, kuri mīl šo valsti klusāk, bet daudz patiesāk nekā daži skali blaujoši latviešu pseidopatrioti, kuri piesēd savu korupciju ārvalsts karogu. Mēs neesam jūsu vājais posms. Mēs esam jūsu vairogs. Ja rājt, nedod Dievs. Par mūsu robežu nāks reāls ienaidnieks, es. 48 gadus vecs krievs no Daugavpils. Paņemšu ieroci rokās tieši tāpat kā Jānis no Cesim vai Peteris no Liepajas. Mēs sēdēsim vienā ierakumā, un tad, taičiet man, neviens nepras SS. Kā sākas tā čia, a, kā, tā, kā, a, kā, a, r. A, ma, a, am, a, ansēs, a, tā uzvārds. Es gribu beigt savu dzīvi šeit, Rīgā, Latvijā, redzot savus bērnus augam stipra, vienotā valstī. Bet tas nebūs iespējams, ja mēs turpināsim meklēt ienaidniekus tur, kur to nav. Ja mēs turpināsim mērīt patriotismu pēc asinstarības vai dzimtās valodas. Lūdzu, nesatieties uz mums, kā ur aizspriedumu prizmu. Pieņemiet mūsu sniegto roku, jo tā ir dota godīgi un atklāti. Man ir jautājums visiem, kas mani šobrīd klausās. Cik bieži jūs ikdienā, darba vai uz ielas, piekarat sevi pie domas, ka neuztikaties cilvēkam tikai tāpēc, ka viņš runā ar akcentu vai viņam ir krievisks uzvārds? Vai esat kādreiz apstājušies un padomājuši, cik ļoti tas varētu sapēt cilvēkam, kurš dara visu, lai piederētu šai sabiedrībai? Rakstiet komentāros, ko jūs par to domājat. Es nebaidos no kritikas. Esmu pierādis pie uguns. Bet varbūt vismaz viens no jums šodien mainīs savu skatu punktu, un tad mana atcešanās nebūs bijusi veltēga.